Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk sāk lietot klēpjdatorus, jo iespēja izmantot šo daudzpusīgo darba rīku neatkarīgi no atrašanās vietas ir augstā vērtē. Taču, salīdzinoši nesen, arī šajā jomā sācies teivai jauns apvērsums, jo arvien lielāku popularitāti sāk iekarot nevis notebooki, jeb piezīmdatori, bet gan netbooki, izteikti kompaktie un lētie klēpjdatori, kurus varētu dēvēt par interneta laptopiem. Tāds būtiskais ieguvums ar šiem kompaktu lētiem datoriem tas, ka viņi tiešām ir lēti. Viņi maksā ap 200 latiem, pat mazāk par 200 latiem, kas ir patiesībā milzīgs jaunums. Patiesībā ir radījis zinām apvērsumu portatīvo datoru tirgu, jo līdz šim portatīvo datoru reti, kad maksāja zem kaut kādiem 300-400 latiem. Runājot par to, mēs maksājam nosacīti ar izmēru. Aizvien lielāks datorlietotāju skaits savu ikdienu labprātāk izvēlas pavadīt nevis lielā galdatora priekšā, bet gan tieši nelielā un viegli pārnēsājumā klēpjdatoru sabiedrībā. Visu vajadzīgo vienmēr var paņemt līdzi, taču piekritīsiet, 5 kg datorsoma, piemēram, ārzemju komandējumā, tomēr vairs nav nekāda vieglā nasta. Netbooks, jeb kompaktlētais dators šādā brīdī būtu īstajā vietā. Salīdzinoši daudz cilvēku, mani tai skaitā, ir izvēlējušies kā savu pastāvīgo darba datoru tieši klēpjdatoru, jo vecais galdators ar monitoru, atsevišķu klaviatūru un peli, tas pēc maniem uzskatiem ir tāds pārāk daudz vietas aizņem, man nav arī ērti, jo vienmēr es šo mantu varu paņemt līdzi. Šis man ir darba dators, es viņu strādāju darbā vai mājās, bet tāpat laikā, ja man vajag doties uz kaut kur uz konferenci, uz preses konferenci vai uz kādu semināru vai kaut kur ārzemēs, kādā ceļojumā vajag bildes, izkopēt tekstu, pierakstīt, internetu lietot, tad šāds te mazais netbooks būs viennozīmīgi ērtāks, jo viņš aizņem mazāk vietas un ir vieglāks. Noteikti ir skaidrs, ka netbooku kā galveno darba datoru ļaudis izvēlēsies visai reti, jo tam tomēr ir ierobežotas lietošanas ērtības. Mazāk tastatūra un ekrāns, arī datora platums un vieta, kur atbalstīt plaukstas, ir visai ierobežota. Milzu memoārus nedrukāsim, tomēr vienmēr un visur pārlūkot internetu, e-pastu, kā arī kādu dokumentu apstrādāt vai filmu paskatīties, problēma nebūs. Šī datora pielietojuma iespējas nosaka vien tā tehniskie parametri. Kāpēc šie datori ir tādi vispār? Kāpēc ir iespējams, ka tik maz datori ir tik lēti? Tas tāpēc, ka nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ lielākais procesoru ražotājs Intel sāka ražot speciālas procesorus priekš šādām kompaktām ierīcēm. Šie procesori saucās Atom. Šobrīd praktiski tiek izmantota viena versija ar takts frekvenci 1,6 GHz, kas varbūt kopējā fona šķiet maz, bet patiesībā visām ikdienas vajadzībām ir pilnīgi pietiekama un vēl pāri paliek. Ja, atcerēsimies, ka dažus gadus atpakaļ mēs strādājam ar daudz mazjaudīgākiem procesoriem un nebija nekādas vainas. Protams, šis dators nevilks kaut kādas jaudīgas spēlītes vai ļoti lielu veiktspēju prasošas grafikas apstrādes programmas. Bet Office lietojumiem vai internetam, kam šis dators arī pamatā ir paredzēts, nekāda problēma. Skatoties šo datoru, rodās pamatots jautājums, ko tad mēs vispār ar viņu varam izdarīt birojā, ja mēs tādu nopērkam biznesa vajadzībām, ko pie viņa vispār var pieslēgt. Protams, ka šeit nav vietas kompaktdisku lasītājiem. Šajos datoros kompaktdisku lasītāji vai rakstītāji neatradīsiet. Bet no otras puses, teiksim, pats personīgi, pat, ja tā padomājas, ļoti reti lietoju kompaktdisku lasītāji vai rakstītāji. Ja, es pat nezinu, vai portatīvā datorā man būtu pēc tā vajadzība. Jebkurā gadījumā, ja nepieciešams, mēs varam visu, ko viņam pieslēgt. Parasti šim datoram ir vismaz 2, parasti 3 USB porti. Mums pietiekami daudz vietas, mēs varētu pieslēgt papildus klaviatūru, printeri, peli. Ja. Ir arī vieta monitoram, mēs varam pieslēgt monitoru, varam pieslēgt vietējo tīklu. Protams, viņam ir arī Wi-Fi un Bluetooth iespēja. Protams, kā parasti austiņu mikrofonu ieejas, kā jau portatīviem datoriem. Un neiztrūkstoši ir arī atmiņas karšu lasītājs. MSI Win U100 bija viens no pirmajiem šīs jaunās klēpjdatoru kategorijas pārstāvjiem. Latvijas tirgu šis zīmols sācis iekarot visai nesen, tomēr dara to cītīgi un visai pārliecinoši. Ja uzskata, ka automašīnu vidū Toyota ir vidusceļš, kas ir ērta lietojama, ar visiem pieņemamu dizainu, bez tur kaut kādiem īpašiem dizaineru izgājieniem, tad MSI varbūt datoru vidū būtu uzskatāms par tādu Toyota. Tas ir labs, uzticams dators ar pieklājīgu, bet neizlecošu dizainu. Mēs šeit varam redzēt, ka šeit iekšā arī nav nekā tur tāda, ar ko viņi būtu centušies izcelties, varbūt kā atceru gadījumā, šeit nav nekāda tur izcīņa, izvirzījumu, lieku vai kaut kādu uzmanību pievērstošu objektu. Patiesībā šis ir normāls dators mobilam strādātājiem. Mēs redzam, ka šeit ir normāls matēts ekrāns, kas patiesībā ir svarīgi, ja mēs gribam kaut kur ārā parciņā pastrādāt, jo matētā ekrānā tā neatspīdēs apkārtējo objektu.
Ja, klaviatūra ir arī, protams, no vienas datora malas līdz otrai, normālā izmērā. Skārienu paliknis. Ja mēs redzējām, ka atceru gadījumā skārienu palikni bija podziņas malā, šeit tā podziņa ir apakšā, un viņa ir viena. Šī podziņa arī būtu moments, ko šo datoru varētu kritizēt, jo tā podziņa, viņa nav diezko ērta lietot. Turklāt, pat cik viņa ir tā kā vienā gabalā, tad tīru stausti varētu būt arī reizēm grūti notrāpīt, kur ir labais klikšķis un kur kreisais klikšķis. MSI Wind netbooki varētu visai labi patikt tieši jauniešu auditorijai, jo šie datori ir pieejami dažādās krāsu variācijās. Kā ekstrēmāko varētu minēt MSI Wind Love Edition eksemplāru ar sirsniņām, kas noteikti patiks dāmām un romantiķiem. Kompakto datoru auditorija, mērķa auditorija, viņi ir brīvdomājošāki. Teiksim, parasti sportīvās dators, viņus pērk dažādi cilvēki, teiksim, pārsvarā varbūt biznesam vai uzņēmumiem. Ja neviens biznesmenis neies uz nopietnu sapulci ar datoru, kuram virsū ir sirsniņas vai kaut kādas, teiksim, rozā vāks. Nākamais apskatāmais mazdators ir Gigabyte M912. Šis ražotājs klēpdatoru jomā nav visai pazīstams, tomēr IT nozarē šim zīmolam ir liela uzticība, jo tas ražo labas kvalitātes galdatoru detaļas. Sagaidām, ka šis dators tehniski būs bez īpašām problēmām. Tā arī patiesībā izrādās, ko varbūt nevar teikt par šī datora dizainu. Tas ir stingri, kā krieviski saka, naļu biķeļa. Kā mēs redzam, dizains ir stipri kantēns. Kā es mājās jokoju, šī datora dizaina veidojuši roboti. Šeit cilvēki nav kautrējušies no izcelt detaļas, kas ir tīri funkcionāls un kuram dizainiski viņas varbūt vairāk traucē nekā palīdz. Šeit tāds kantainas gumijas pumpiņas, šeit vēl plasmas skribuļi, kas nodrošina, lai ekrāns varbūt pārāk cieši nepiespiežās klaviatūrai. Tas izskatās tā, teiksim, cilvēkiem bez pretenzijām uz skaistām plūdenām līnijām droši vien netraucēs. Starp pārējiem šis netbooks izceļas ar nepārāk draudzīgu cenu, taču skaidrojums tam noteikti meklējams datoru grozāmajā un skārienjutīgajā ekrānā. To var ērti salocīt un izmantot teju vai kā bloknotu. Visas vajadzīgās darbības veicot ar irbuļa palīdzību. Ja mēs varam uz ekrāna darīt visu nepieciešamo. Atvērt programmas, pārlūkot internetu, ar ļoti ērti internetu lapās braukāt uz augšu uz leju ar šo irbulī, iezīmēt tekstu. Patiesībā izdarīt visu to pašu, ko ar pēli. Nedaudz grūtības rodās, tad, kad jāievada teksts, tad mums jāizsauc ekrāna tastatūra, kas ekrāna parādās klaviatūras imitācija, un tad mēs pa vienam burtiņam varam uzspiest to tekstu, kas mums vajadzīgs. Protams, slikts risinājums kaut kādu ziņu vai e-pasta rakstīšanai, bet internetu pārlūkošanai vai tekstu lasīšanai, pa pirmo nekādas vainas. Šis dators starp saviem līdziniekiem izceļas ar augstāku ekrāna izšķirtspēju, taču tā fiziski pats displejs ir visai maziņš – 8,9 colis. Attiecīgi, burtiņi tajā ir ļoti maziņi. Datoru turot klēpī, varētu rasties grūtības saskatīt smalkākas detaļas. Šim datoram būtiskākais pluss ir tieši šī te grozāmā ekrāna iespēja, skārienjutīga ekrāna iespēja. Tas, ka mēs varam pagriezt, aizvērt ciet, ērti turēt klēpī un ar irbulīti visu spēdīgi. Tas ir tomēr intuitīvāk, tā vadība un vienkāršāk nekā bīdot ar pirkstu pa šo te skārienjutīgo palikt. Protams, šī datora gadījumā viņi ir paļaujoties to, ka skārienjutīgais ekrāns ir, un tas ir baigi forši, viņi ir upurējuši citas vērtības. Piemēram, klaviatūra šim datoram ir mazāk nekā konkurentiem, viņi ir šaurāk, podziņas mazākas, klaviatūru izmantot ir grūtāk. Lielākais mīnus ir tas, ka viņi paļaujoties uz šī skārienjutīgā ekrāna lieliskajām iespējām, ir aizmirsuši vai apzināti nav domājuši par citu lietu vērtībām. Par klaviatūru, par skārienjutīgo palikni. Šis dators arī pats par sevi, viņš ir biezāks, nedaudz smagāks. Tā, vairāk es to uzskatu kā eksperimentu, tehnoloģisku iespēju demonstrējumu, kas varbūt kaut kādā ziņā simbolizē kaut kādu nākotnes produktu.